Labvakar, sporta draugi. Mēs esam arēnā Vaidava. Un kā jau masu mēdīji ziņo, šovakar ir ļoti zīmīgs turnīrs Vaidavas ādas bumba. Un šajā vakarā mums sacentīsies 3 komandas. Šī vakarā, šī turnīra galvenais arbitrs ir... Turnīrs ir savā ziņā leģendārs. Viņš ir atzimis pēc 10 gadu pārtraukumā šeit Vaidavas arēnā, sporta namā. Un uz mazu interviju gribētu uzaicināt 2 šī turnīra, nepārspīlējuši, tiešām līderus. Un pirmais no viņiem ir Atis. Ati, varbūt tavs prognozes, tavs skatījums uz šī turnīra vispār nozīmīgumu? Sanākt visiem, nospēlēt kārtīgi, vinēt un iet mājās. Paldies, Ati. Paldies, Ati. Varbūt īsi kodolīgi vērtējums, ne vērtējums, bet ierosinājums un turpmākajiem turnīriem un varbūt kāds ceļavārds pretiniekiem vai pašiem. Esam it kā draugi, bet par uzvaru es cīnīšos ar zobiem un nagiem. Paldies, to mēs arī novēlam, jūs komentējat. Mums ir vēl viens, tad viens no Vaidavas komandas uzbrucējiem, Toms. Lūdzu, varbūt tavs komentārs par šī turnīra lomu vispār Latvijas sporta dzīvē. Šis turnīrs, manuprāt, visam mūsu ciemam, Vaidavai, nes ļoti lielu gandarījumu, nes mūsu vārdu Latvijā, pasaulē, Labzemē un Vidzemē. Paldies! Paldies, mēs pieslēgsimies tūlīt pat pēc mazas reklāmas pauzītes jau sporta laukumam. Atvainojos vēl pateikt sveicienu vecomāmu. Čau! Sveiciens vecajmamai, jā. No augšējā stāv. Tad, kā jau jūs redzat, mēs jau esam jau sporta zālē iekšā un sporta namā. Komandas jau iesildās, jūs redzat, un vārti ir uznesti, bumba sagādāta, visi, principā, tribīnes auro. Cūka! Lūk, tātad pat sporta namā ir ieradies vēl viens turnīra entuziasts, Jānis. Jāni, varbūt tavs komentārs par šo turnīru nozīmīgumu? Tas nekas nav vēl sācies. Paldies, Jāni. Varbūt vēlējums pretiniekiem kāds sauklis labs? Es nezinu, kādā komandā es varbūt es pēc savējiem saku. Jā. Mums nav komandā? Jā. Tā viņš? Viņš arī. Tad mēs vinēsim. Jā, tātad, principā, mēs gaidām jau pamazām tiesneša svilpi, lai varam sākt maču. Daži dalībnieki, daži sportisti vēl mēro ceļu līdz šim te sporta namam. Un es domāju, ar nākošo kadru jau mēs tiksimies jau laukumā. Veiksmi visiem! Tātad, pat ir ieradies arī viens no turnīra vēl vieniem trakiem entuziastiem, Alvis. Alvi, varbūt tavs redzējums, tavs vārds par šī turnīru? Šodien nākuši pakartīt čipspaku, esmu apslimis un nestīšu bumbu, bet sēdēšu. Jā, varbūt vēlējums kāds uzsauciens, sportistiem. Iespēr bumbu vārdas. Tas ir arī mūsu šī vakara moto. Tikšanos. La cuestión vital y material de saber. Come on,
Cik pilns tripīns vairāk nevar rādīt. Atnāca Reņģis priecīgs. Atnāca arī Reņģis. Tātad komandas ir ar katru izspēlējuši, turnīrs ir bijis ļoti spraigs. Varbūt mazs vērtējums no viens spēlētājs grib izteikties, lūdzu. Principā tur jau jāprasa publika, jo kā publika uztver šo spēli. Jā. Bet, manuprāt, fantastiska atmosfēra. Spiediens, labs. Spiediens, temperatūra, tā varēja būt nedaudz siltāk. Jā, mēs tagad dalamies. Tātad faktiski varam uzskatīt, ka turnīrs ir pat noslēdzies un vispār veiksmīgi. Statistiķi tagad saskaitīs punktus, visu izvērtēs un izvēlēsimies, tātad skatīsimies, kurš mums ir uzvarētājs. Acis ir nogājis malā un viņš ir pateiks, kāpēc viņš ir nogājis malā. Es nesaprotu, vai tas ir manī, vai tas ir jūsos. Es esmu jau kopš mazu bērnu kājas palicis malā sēdēt. Kāpēc? Kāpēc? Till I come.
svarīgākais moments – apbalvošana. Nē, bet tu tikai Jā. Apbalvošana. Turnīrs pāris vārdos vērtējums, ka ļoti spraigs, saspringts un sīvs. Bet prieks, ka puišiem bija, kā saka, atdeve un cīņas spars. Un tātad godpilnajā 3. vietā ierindojās komanda Marlboro. Lūdzu! Lūdzu, pārstāvi! Apsveicu jūs, jā. Čals aiziet. Es nedzirdēju aplausus! Jē! Un, protams, 2. vieta. 2. vietā komanda cīnījās ļoti braši. Vaidava 2! Nē! Vaidava 1! Lūdzu! Labi! Vaidava 1! Ir! Vaidava 1! Tā. Un tātad 1. vietā Vaidava 2. Lūdzu, aplausīt! Apsveicu. Veiksmi tur. Tā, bet šīs nav tās nav vienīgās balviņas, kas mums ir sarūpētas. Nē, mums ir... Mēs balsosim, paceļot rokas. Un pirmais balsojums nominācijā. Šķībā kāja. Lūdzu, balsojam par kādu. Šķībā kāja, lūdzu. Giņa. Varbūt skatītāju vērtējumā šķībākā kāja, lūdzu. Nē, labi, tad dod man. Es neņem. Kārlis! Jā! Tas nekas, ka viņš vārtos stāvēja. Un visbeidzot, vēl viena balva. Veicināšanas balva šī turnīra iesācējs, jaunais topošais lietpratējs Reinim. Lūdzu! Keep fucking supporting metal! Turnīrs ir noslēdzies. Neoficiālā daļa ir noslēgusies un oficiālā daļa ir noslēgusies. Un vakara turpinājums ir plānots Skolas ielā 6, dzīvokli 22. Tie, kas zina, tie zina, kur tas ir. Jā. Paldies par uzmanību. Tikšanos atkal pēc gada citā Vaidavas ādas bumbas turnīrā. Visu labi! Ar ierastu steigu plecos, starp darbiem, kas vienmēr